Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties šajā nedēļas nogalē. Raidījumā Aktuāla diskusija, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien runāsim par Kristus krusta nozīmi. Sveicinu studijā Dobeles, Penkules un Bauskas Bukaišu. Evaņģēliskās luteriskās draudzes mācītāju Oskaru Laugali. Labdien. Evaņģēliskās kristiešu draudzes Zilais krusts mācītāju Kārli Dreimani. Labdien. Un Iecavas evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes Dzīvības straume mācītāju Raivo Šostakoviču. Labdien. Kristus krusts. Noteikti daudzi it īpaši šajā laikā par to domā. Kāpēc domāju šajā laikā? Daudzi jau ir kādu ilgāku laiku ir gavējuši, 40 dienu gavēns, citiem ir mazāk. Bet katru gadu šajā laikā tieši domājam par to, ko Kristus darīja pie krusta, par viņu dzīvi. Un, protams, mēs domājam par to fantastisko uzvaru, augšām celšanos, jo ja viņš būtu Kristus palicis pie krusta, es nezinu, vai mēs te daudz ko runātu. Bet vispirms jūsu domas un kā jūs saprotat, kāpēc Dievam vajadzēja sūtīt savu dēlu Jēzu Kristu, nevarēja kaut kāds savādāk to visu plānu izdarīt. Lūdzu. Droši. Pirmais cilvēks, Ādams, ko nespēja, to vajadzēja Jēzum spēt piepildīt visus Dieva nosacījumus, baušļus, un to, ko mēs cilvēki nespējam, to viņš spēja, viņš ir mūsu ceļa rādītājs šajā pasaulē. Mēs piedzimstam tādā pasaulē, kāda viņi ir, ar tik daudz ļaunuma, cik tas ir šajā pasaulē, bet Jēzus ir šis ceļa rādītājs. Bet faktiski, Jēzus tika sūtīts cilvēku grēku dēļ, lai izpirktu grēkus. Bet jau iepriekš jau sistēma bija, upurēšanas sistēma jau pastāvēja. Un paskatieties vēl līdz šim brīdim, īsti tie, kuri pilnībā bija iekšā tajā upurēšanas sistēmē, viņi jau līdz šim brīdim nevar to saprast un pieņemt to, kā tā. Tagad Dievs atceļ to, ko viņš ir skaidri un gaiši pateicis, dariet tā. Tā bija tikai sagatavošanās. Jo Jēzus, kā mums vēstulē Ebrejiem saka, ir tas pilnīgais upuris. Tie visi, kas bijuši iepriekš, tā tikai norāda uz to, ka būs viens pilnīgāks upuris. Un patiesībā tas jau bija Dieva plānā, kā mēs lasām 1. Mūzes grāmatā 3. nodaļā 15. pantā. Tas bija plāns turpat sastopoties ar Ādama un Ievas grēkā krišanu. Jā, es šeit gribētu divas lietas pateikt, kā es to redzu, kāpēc tieši Jēzum bija jānāk, jo viena lieta ir vajadzīgs bija pilnīgs upuris. Un, ziniet, ja mēs atrodam šodien pasaulē pašu labāko cilvēku, vienalga, vai mēs to nosaucam, mēs varētu teikt, māte Terēze bija viens no ideāliem, un vēl kādus tādus sameklējam, tomēr šīs asinis nebūtu derējušas. Jo viņas nebija svētas. To es redzu viens, un otrs, es saprotu, ka Dievam bija vajadzīgs upuris līdzīgs cilvēkiem. Jā, tur mēs lasām psalmos, jā, ir rakstīts, ka upuris tu neesi gribējis, bet miesu man tu esi radījis. Jā, es redzu šīs divas lietas, kāpēc tieši Jēzum bija jānāk, jā, jo bija vajadzīgas svētas asinis, kas vienīgās var samaksāt par visiem. Un cita iespēja šeit nebija uz zemes tādas atrast, tāpēc nāca Dieva dēls.
Nu jā. Es domāju, tamdēļ nāca, kad Dievs tā mīl savu radījumu, cilvēku, un vajadzēja nākt kādam, kas kā cilvēks, kas ir bez grēka, tāpat ir ticis kārdināts un bez grēka, un viņu upurē. Ja tas tā nebūtu bijis tik aktuāli, tad Dievs taču būtu varējis arī sūtīt kādu vecu klibu demonu, un lai viņi tur sit krustā. Bet viņš tā mīls mūs, kad viņš savu dēlu sūtīja, lai mēs uzticētu viņam savu dzīvi, ka viņš pa mums ir miris. Un tas taču ir redzams pie tiem cilvēkiem, kas ir uzticējuši sev Jēzum, kad ir vērts uzticēt savu dzīvi tam, kas par mums miris. Jā, tad, kad tu sacīji to veco klibo, tad daudzkārt mēs lasām vecajā derībā, kur Dievs saka, kāpēc jūs man nesat kā upurim, izraugat no savu ganāmpulku. Nu, kaut kādu tad klibu, tāpatās jau būs jākauj nos, tad nē, bet to vislabāko, to šķīstāko. Un tad jau caur iepriekšējo sistēmu, ja mēs tā varam sacīt, jeb kārtību, tā būtu precīzāk, caur iepriekšējo kārtību, vecās derības kārtību, jau Dievs parāda, nedara šeit kaut kas tāds slims, klips, otršķirīgs, man nevajadzīgs. Nē, tas ir tas dārgākais jau tajā laikā, kur vēl vairāk. Tagad Dievs parāda to, ka nav nekā šķīstāk. Mēs neko nespējam pienest Kristus vietā. Mēs neko nevaram izdomāt, mēs neko nevaram samaksāt, mēs neko nevaram iedot. Kristus vietā pats sevi upurējot, mēs neko nevaram Kristus vietā izdarīt. Tas ir brīnišķīgi. Kāpēc krusts, tavuprāt, Kārli? Tieši šāda veida nāve. Un paskaties, un tālāk savā veidā krusts ir kā kristieši savu veidu tāds simbols kļūst, bet faktiski krusts tajā laikā, ja vēsturiski skatāmies, tas bija briesmu, nāves un ciešanas simbols. Vajadzēja droši vien arī parādīt cilvēcei, kāds ir tās smogs tur pie krusta, ka viņš tur 6 stundas karājās un viņu vēl apsmēja un tā tālāk. Un kaut kur jau ir Bībelē teikts, ka ir nolādēts ir katrs, kas pie krusta karājās, pie koka karājās. Un tā tad viņš viss mūsu sērgs un lāsts uzņēma uz sevi. Droši vien jau vēl kaut kādas interpretācijas ir, kā tas apzīmē to, kam dēļ. Tas man nav tik svarīgi. Man ir svarīgi, kad viņš pa mani ir miris un ir dzīvs augšām cēlies. Mēs varam piezīmēt to, ka cilvēks caur koku krita grēkā, un tāpēc caur koku arī nāca šī pestīšana. Un vienkārši šīs krusta forma ir tā vienīgā, kā varētu tā praktiski pielikt cilvēku, jo pie tāda parastas ābeles mēs tā grūti varam iedomāties, protams, arī varētu to veikt, bet šis koks ir gan krišanas instruments bijis, pie kā cilvēks kritis grēkā, gan arī pestīšanas instruments, pie kā Jēzus, kas ir patiesa cilvēks un patiesa Dievs, atnesis ir visiem cilvēkiem pestīšanu no grēka, vēlna un mūžīgās nāves. Jā, tā ir. Mēs bieži lasām Bībelē, ka vecās derības pravietojumam ir jāpiepildās. Un tas, ka tiek izvēlēta visbriesmīgākā nāve vai briesmīgākais soda veids, kas tanī laikā pastāvēja, piesišana krustā, kas būtu atklāti visiem redzama, apskatāma. Citā rakstu vietā mēs lasām tāpat kā Mūzus, čūsku paaugstināja, uzliktams kātā viņu un paceldams augstu virs visiem, tieši tāpat mūsu glābējs un pestītājs. Šajā mēs varam teikt, tika paaugstināts, pacelts augstāks par visiem, pieris vietā, pielikts pie krusta.
un izcieta mūsu vietā, samaksāja pilnu cenu, pilnu maksu, kas man arī patīk Dieva vārdā bieži vien. Nekas nav par puscenu. Tas uz zemes cilvēkiem. Nekas nav par atlaidi. Jā, ja nav tur akcijas, nav atlaides, nav pa puscenu, nav pa sarunāts, jā. Ja Abrahāms pirka, viņš teica, tā nedarīsim, jā, pilnu cenu, es tev samaksāšu, lai pēc tam tu nestāsti apkārt, jā, ka mēs te savā starpā. Tāpēc, kad ja Dievs dara, viņš to dara atklāti, viņš to dara tā, lai tas būtu visiem skaidrs un nepārprotams. Tā bija nāve, jā, kas bija nepieciešama un kas samaksāja un kas mums dāvāja brīnišķīgu brīvību. Jūs jau sacījāt, viņa nāve pie krusta ir, mēs tā varam arī teikt, kā dāvana visai cilvēcei, jeb kā iespēja visai cilvēcei, ja visu cilvēku grēku dēļ viņš mira. Lūdzu, paskaidrojiet, ko tas nozīmē. Jā, tieši to tas arī nozīmē, ka tas ir, te ir atkarīgs, ja kam mēs ticam vai kā mēs ticam par Kristu, jā. Jo samaksāts ir par visu cilvēku un visiem grēkiem. Viss cilvēks grēkiem. Jā, es tā arī to saprotu, tā tas ir rakstīts, jā. Es saprotu tā, ka nav palicis nekas, kas nav apsekts ar šīm dārgajām asinīm. Piedod, ka es tā sarežģīšu šo jautājumu, tad arī par Hitlera noziegumiem, Staļina noziegumiem. Arī par tiem. Un vēl. Un iespējams tie, kas ir priekšā, un to, kas notiek Ziemeļkorejā, arī ir samaksāts. Jā. Un to, ko dara šobrīd Islama valsts. Jā, griež galvas nost kristiešiem, arī par to ir samaksāts, un tam es ticu, tā ir rakstīts Bībelē. Tas ir daudz šobrīd šokā. Es ticu, ka ir daudzi šokā, un man to ir atklāti teikuši, ja tu tā nerunā, jo es tam nevaru piekrist. Bet tā ir rakstīts Bībelē, un es tam ticu, ka ir samaksāts tas, ka šie cilvēki saka, vai man tas ir vajadzīgs? Jā? Ko man darīt ar to, ka par mani ir samaksāts tagad? Tas ir cits jautājums, ja tā būtu cita tēma, par ko runāt, bet par to ir samaksāts. Apklāti ir visi grēki. Un tā ir brīnišķīgā vēsts, ka šiem cilvēkiem nav jāaiziet vairs nekāds tur šķīstīšanās, atpirkšanas rituāls, bet viņi var nākt grēku nožēlā savu tēvu priekšā, Dievu priekšā, piesaucot Jēzu kā savu glābēju un saņemt piedošanu. Saņemt, nevis nopelnīt. Ko tu saki? Tu piekrīti to, ko Raivo saka? Pilnīgi. Ja kādam tas nav pieņemams, tā ir viņa problēma. Bet Bībele to saka, ja mēs nožēlojam, tad tiek piedots. Hitlers vai Staļins viņi nenožēloja, ko viņi bija darījuši. Un bija viņi būtu arī nožēlojuši no sirds, tad mēs kādreiz tur pie viņa tikties debesīs. Ne pie Hitlera, bet pie Dieva. Dievu. Jā. Tas ir abrīnojami, ka tā tas ir, bet ja mēs esam uzticējuši sevi Jēzum un ticam, kas ir rakstīts evaņģēlijā, tad tas ir tā, ko tur daudz spriedelēt. Labi, jā. bet paklausies, tās visas necilvēcības, jā. Noziegumi pret cilvēci, to saka pat pagāni, jā. To nesaka kristieši. Noziedzīgā rīcība pret cilvēku, vardarbība, viss, kas tajā ietilpst. Man pat grūti ir to vārdos izstāstīt. Un tā vienkārši tas ir piedots. No kā tā vajadzēja sarežģītā kaut kā. Tas ir vienkārši, jā. Pagaid, cilvēks jau grib kaut kā sarežģīt, un tur vajag kaut kā izpirkt savus vainas. Es kādreiz ar kādu runāju, kam bija stāstīts, kad viņš bija kāds tos liels nedarbs izdarījis, un tā viņam kaut kāds baķuška tur bija teicis, ka tev uz ceļiem jānorāpo ir no Pēterburga līdz Maskavu, un varbūt tev būs piedots.
Vai nu sazina? Tikai varbūt. Varbūt, kad tādām Hitleram vajadzētu līdz mēnesis aizrāpot. Ja tas nebūtu vienkārši. Bet mums jau ir brīva izvēle dot. Tu uztic sevi Jēzum, lūdzu viņam piedot, un kas tur vēl vairāk vajag? Nu, skaidrs ne tikai ar vārdiem, bet no sirds. Divi tādi jautājumi, ko es parasti uzdodu tam cilvēkam, kurš grib nožēlot grēkus, vai tu patiesi nožēlo šo grēku? Un otrs jautājums ir tikpat svarīgs, bet vai tu tici, ka Jēzus Kristus arī par šiem taviem grēkiem ir cietis un miris un ir tavs pestītājs un glābējs? Un tikai tad, ja viņš no sirds saka šo jāvārdu, tas attiec arī uz viņu. Ja viņš saka, es tam nevaru ticēt, tad mēs redzam, tur vēl tikai tāds iesākuma ceļš šai atziņai par pestīšanu Jēzum. Protams, mēs to saprotam, un mēs to, mums to brīžiem pat ir grūti aptvert, bet mēs, kad cilvēki, kur esam to piedzīvojuši, mēs zinām, ko tas nozīmē, un mēs arī to saprotam pie savas dzīves, ka pirmkārt Dievs dod brīvību. Tad, kad tu nāc pie tā kunga un lūdz viņam piedošanu. Un kā Jēzus saka, tai laulības pārkāpējai, ej un negrēko vairs. Tas nozīmē, ej un dari, es tev esmu piedevis. Šodien tas pats. Šodien jebkuram ej un negrēko vairs. Vienalga, kurā partijā tu esi bijis, vienalga, kurā sistēmai tu esi kalpojis, vienalga, kurai valstī tu esi kalpojis, es domāju, ar noziedzīgu raksturu, ja vienalga. Ja šodien ir žēlastības diena, mums tas ir grūti saprast, bet šodien patiešām ir žēlastības diena, jebkuram, kurš, pat vakardien, ir kādam Dievu bērnam, jeb kristietim nogriezis galvu. Amen, jā. Saprotiet, man arī tas ir, liekas, ka pagād. Mums tagad viņu vajag paturēt un bišķīt viņu pamērcēt. Jā, lai viņš zina, kā tas ir. Lai viņš zina, kā tas ir. Bet nē, tas kungs, un te ir tas brīnums, kur reizē mums ir grūti saprast, bet mēs to saprotam. Bet, ziniet, ir grūti to ticēt, ka priekš tā cita cilvēka tas tāpat ir. Jo faktiski jau, kāda atšķirība ir tam grēkam, piedod, Raivo, es ar tev tagad teikšu, kāda atšķirība tiem grēkiem, ko tu darīji, ar tiem grēkiem, ko dara kāds šobrīd Islams valsts džihadists, ja es nezinu ko. Jā, Dievu priekšā nekāda. Dievu priekšā, tieši tā. Pilnīgi nekāda, jā. Un tas daudziem ir grūti pieņemams, tas daudziem ir grūti saprotams, jā. Man ir bijis vairākas sarunas ar cilvēkiem, ar vienu vīrus runāju, un viņš teica, taču neesmu grēkojis. Viņš saka, neko neesmu tādu darījis. Un, kad uzdev pāris jautājumus, ir tāds buklets kaut kur, par to grēcinieku, vai tu esi vai nē, es arī, kad es neesmu ne tur Kukluks klana piederīgais, es neesmu ne ar Hitleru bijis kopā, tur un fašists neesmu, tā kā es esmu svētais, Bet, kad es ar viņu runāju, viņš teica, es nevienu neesmu noslepkojis, tā tad es arī nevienu neesmu grēkojis neko. Līdz ar to es esmu svēts, dzīvoju tā kā visi citi, un te ir tā mūsu mēraukla. Ja, bet Dieva vārds mums saka, ka mūsu mēraukla ir patiesi šis svētais Dieva dēls, kas bija svēts, bez vainas, un Bībele saka skaidri, nevienas viņa dzīvību viņam neatņēma. Jā, protams, mēs zinām, mēs lasam, viņš tika piesists krustā, pats sevi nepienagloja, to izdarīja romieši, Faktiski to izdarīja tauta, to izdarīja savējie, vēl vairāk. Tur ir interesanti redzēt, kā viņi jau nepaņēma, neviens no viņiem āmuru rokās nepaņēma. Jā, protams. Viņi izgudroja, kā to izdarīt ar pagānu rokām, Viņi teica un stāvēja un teica, neiesim prom, kamēr tu nepieņems lēmumu. Ja nodeva, atstājās no viņa. Bet viņš teica, ja jums netiktu nodota vara no mana tēva, jūs neko nevarētu pār mani darīt. Bet viņš atdeva savu dzīvību. Viņš redzēja mūsu dzīves,
Viņš redzēja manus grēkus, ja, kas neatšķirās ne no citiem, un viņš arī redzēja, ka man būs vajadzīga palīdzība, es pats galā netikšu. Mēs lasām, viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Ko jūs saprotat šajā tekstā, jeb šajā vārdā, kur mēs esam dziedināti, jeb paskaidrojiet vairāk, ko tas nozīmē? Ja jāņem vērā arī tie nosacījumi, kas bija vecās derības laikā, kur Dievs gribēja savu tautu vest brīvībā, un tad aicināja arī šīs jēra asins lietot, lai apslacītu savu namu, ieejas durvis, un tā viņš pasargāja savu tautu, un tāpēc arī Jēzus ir šis Dieva jērs, kas izlēja savus asinis, un tikai pateicoši šīm asinīm mēs varam tapt glābti un nepiedzīvot mūžīgo nāvi. Un tāpēc šīs asins ir tik svarīgas, ka jau no vecās derības laikiem, ja mēs to tā raugamies caur visiem šiem notikumiem, arī apstults Pāvils par to labi stāst, un mēs varam Romiešu vēstuli lasīt un salīdzināt, kā tas bija ar Ādamu un Kristu, un vēl Ebreju vēstuli daudz, kur par to saka. Bez asins izliešanas nav salīdzināšanās ar Dievu. Protams, mēs varam sacīt, kāpēc Dievs tā ir sacījis jau vecās derības laikā. Mēs to nevaram atbildēt. Dievs vienkārši noliek zināmas nosacījumus. Jebkurai lietai, ko mēs nopērkam, kas ražot, piemēram, rūpnīcā, ir kaut kāda instrukcija. Tā arī Dievs ir devis zināmas nosacījumus, kā pareizi dzīvot, lietot, kā būt tiekties pēc labā. Bet tad, kad tu lasi šos vārdus, viņa brūcēs, es esmu dziedināts. Ko tas nozīmē? Tikai mani grēki ir piedoti, jeb arī miesas dziedināšana, jeb vēl kaut kāda dziedināšana? Gan tā. Jo mēs zinām, ka daudzas slimības ir tomēr grēku dēļ. Daudzas problēmas ir cilvēkiem grēku dēļ. Vēlnu uzmācības arī ir grēku dēļ, jo bieži vien cilvēki neapzinoties izdara kādas lietas, tic māņticībām, tiek sasaistīti no tumsības spēkiem, jo cilvēki visi pat nepazīst to Dievu, viņi meklē kaut kādu pielabināšanos kaut kādiem augstākiem spēkiem, un tad ir dažādi tā izdoma, vai kaut ko upurē, vai kaut kā dedzina, vai kūpina, vai dažādās reliģijās, tas, protams, ir dažādi, bet Dievs mums to rāda, caur šo attīstību gan vecajā derībā, gan arī jaunajā derībā, ka Jēzus ir tas pilnīgais upuris, pilnīgais jērs, kas izlēja savus asinis, atdod, un tās ir tās svētās asinis, kas glābi visus atkal no grēka varas, no vēlna varas un no mūžīgās nāves. Un tad pēc tam arī no slimībām un citām kaitēm. Jā, Jēzus, protams, zemes dzīvē neskrēja visiem pakaļ, es tev gribu dziedināt. Viņam skrēja visu pakaļ. Tur tas brīnišķīgais bija. Bet, ja mēs redzam to, ka kādas lietas vai slimības mūs apgrūtina, tad ir dabiski, ka mēs meklējam vislabāko risinājumu. Un Jēzus ir tas vislabākais risinājums. Jēzus asins ir par mūsu grēkiem un arī priekš dziedināšanas izlietas. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Ko tev tas nozīmē? Es diezgan bieži, kad arī esmu pats slims vai kā. Es izrunāju šos vārdus, kad Jēzus brūcēs esmu dziedināts. Un es pilnīgi piekrītu, ko brālis saka, jo tas ir rakstīts arī Dievvārdā. Un tas ir ļoti svarīgi, kad Jēzus šīs savas svētās asins lēja par mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Un ne tikai es, piemēram, kad es lūkšu Dievu, es parasti pirms lūdzu kaut ko Dievam, es lūdzu, lai viņš piedod man visus manus pārkāpumus un ar viņa asins, lai šķīstas sedz man garu, dvēseli un miesu, man lūkšanu. Un cik mēs saprotam, kad Sātans visvairāk baidās no Jēzus asinīm, kuras tik lietas par mūsu pārkāpumiem.
Un viņa asinīs mēs esam dziedināti gan mūsu dvēseli un miesa. Tā es domāju. Jā, nu, es tieši tāpat kā iepriekšējie redzu, ka tas ir rakstīts, un vispirms viņš mūs atpērk no grēka, dod iespēju dzīvot brīvībā, un pēc tam viņš, tā kā mēs esam atpirkti no grēka lāsta, mēs esam arī atpirkti no tām sekām, kas nāk līdzi, kas ir slimības un nelaimes un katastrofas, ka mums ir iespēja Jēzu Kristu no tā visa izvairīties, izņemot, kad es zinu, ka daudzi tic un uzskata, ka viens no veidiem, kā mēs varam nest krustu savu, ir ciest slimības, ka mēs nevarētu piekrīst nekādīgi. To es esmu dzirdējis tīpaši no vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kad viņi ir teikuši, jā, ziniet, ir tāds izteiciens, par ko man tas krusts? Jā, vai nu tās ir kaut kādas... Nu jā, bet ja es arī saku, es neņem savu krustu un neseko man, tad tavā izpratnē, kas tad ir tas, ja slimība nav? Nu, es tad tikai jautāju. Ja slimība nav, tad kas tad ir tas krusts? Kas ir tas krusts? Jo, tūlīt es pajautāšu jums nākošo jautājumu. Faktiski mēs visus krustus gribam, savā veidā šo vārdu es lietoju, nastas, ja visas problēmas. Nu kā, nāc pie Jēzus, tev ir problēmas ar naudu, dabūs naudu. Problēmas ar sievu, nav vīrs, dabūs sievu, dabūs vīru, ko vajag. Vajadzīgs ir vēl kaut kas, dabūs to. Un tad, kas tad ir tas krusts, kas ir jānes? Jā, tas ir pārticības evaņģēlija vēsts, jā. Nāc pie Kristus un tev viss tiks tūlīt pat dāvāts, jā. Jā, noziedo man labu ziedojumu un tūlīt debesis tev atvērsies, tas ir, jā. Jā, sēj, tas saucās sēšanu, un 60 kārtīgi un 100 kārtīgi. Es saprotu, jā, tā ir tāda ļoti šaura evaņģēlija izpratne, bet tur ir teikts, ka mums ir, tur pat ir teikts tā, ja kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis vērts. Jā, tad kas tad ir tavā izpratnē krusts? Kas manā izpratnē ir krusts, tas ir mans aicinājums būt par šī te krusta liecinieku. Tas ir tas, kā es to saprotu un kā es to redzu, kas notika ar Jēzu. Jā, viņam lika pašam nest savu krustu. Jā, es saprotu no vēstures, cik es tur saprotu daudz, ka katrs noziedznieks nesa savu šo te soda rīku uz soda vietu, un arī Jēzum bija jānes savus krusts, un lai visi redzētu. Un tieši tāpat es redzu, ka mums ir jābūt šī krusta lieciniekiem. Ne tikai vienkārši jārunā, daudzi nesā ķērdītais ap kaklu sev, jā, no manas liecības, jā, kur tas vīrs kratīja tādu lielu zelta krustu, teica, ka es esmu muļķis, es arī esmu ticīgais, jā. Citi šodien ietetovē. Jā, gan ietetovē, jā, mašīnās, cik bieži mēs redzam, jā, karājās tur visādi izmēri un veidi, visur, kur cilvēki, bet nevienu no šīm lietām es tā kā nepielīdzinātu. Mums ir jābūt šī krusta lieciniekiem. Pāvils raksta tā, lai Kristus krusts nepaliek bez satura. Jā, jo būtu jau forši, ja mums būtu tas nesamais krusts bez satura. Jā, tad kartona izlocīts, uzliec sev plecā. Nē, zini, vēl labāks man par acīm cita fotogrāfija. Pa ceļu iet vīrs, un, jā, protams, viņam ir uz pleca tas krusts, bet tur galā ir ritenīts. Ritenīts. Nē, jā, mazliet jāatvieglo, jā. Bet te ir tas pats saturs, jā, ka mēs esam kristieši šajā agresīvajā, tas ir nesen, es tā lūdzu Dievu, un es to ieraudzīju tā, ka pasauli, kurā mēs piedzimstam, ir agresīva pret cilvēku. Ja, viņi ir tāda naidīgi noskaņota visapkārt, ja. Piedzimst mazais zīdainīt, cik viņš skaists un smuks, un visi priecājās, un visiem patīk, bet viņš ienāk agresīvā vidē, kur viss ir naidīgs paliek, ja. Viss ir noskaņots pret pašu cilvēku, un vēl pie visa cita mēs iekļūstam par kristiešiem, ja. Tad ir vēl vairāk jautājumu, kāpēc un tā tālāk, ja. Un kad tad man pietiek drosmes ņemt šo krustu un teikt, jā, es neatsakos no viņa, es esmu kristietis, es ticu savam glābējam Jēzum, un es stāvu par savu ticību. Tā ir mana sapratne.
ņemt krustu uz sevi, tas nozīmē, manā skatījumā, sava es aizliekšana. Nevis mūsu dzīves centrā ir mūsu lielais es, bet gan Kristus, kurš par mums ir nomiris. Un tas ir sekošana, protams, viņa aicinājumam. Katram cilvēkam tas var izpausties dažādi, un tas ego katram arī ir lielāks un mazāks. Citam ir vienkāršāk ar to cīnīties, un citam tas ļoti grūti izcīnīt šādu cīņu. Bet ir kaut kādi brīži dzīvē. Es atceros savu dzīvi arī, kad es nācu pie kristīgās ticības, un mans dzīves sapnis bija saistīts ar dzelzceļu, un es biju arodskolā mācījies, un tad dzelzceļa inženieru institūtā Ļeņģradā mācījos. Tad tu biji mašinists? Jā, es biju mašīnas palīgs, un tad kļuvu par mašinistu tāls, pasažieru vilcienos strādāju. Un tas man bija sapnis no 5. klases, par to viens sapņu, man tā patika dzelzceļš, man tas tik ļoti patika. Kas tā tur aizrauties? Klok. Tā kustība, ka tu neesi vienā vietā. Tur bija kaut man pat tagad sajūtot dīzeļu smaržu, ir tādas īpašas sajūtas. Bet tad vienā brīdī Dievs man aicināja. Ka debesīs nebūs dīzeļu smaržu. Tad nāca šis aicinājums, un tas, protams, bija ļoti grūti. Pirmkārt jau tā bija liela cīņa un eksāmena likšana pārbaudījumi kļūt par mašīnistu. Tad es biju beidzot to sasniedzis. Tagad man vajadzēja to tā kā atstāt, pamest, jo es nevarēju savienot abas lietas. Un tad vēl kādu pusgadu dažas reizes, jā, bet jau pa mašīnīs palīgi brauc, un tad es saprotu, es nevaru to savienot. Kaut gan materiālā ziņā tas bija liels kritiens manā dzīvē, bet es vienkārši paļāvos uz to. Dievs man aicina, Jēzus man aicina, viņš par mani ir miris, un viņš man gādās visu to, ko man vajag, ka es būšu izticis, kad man visa būs gana. Un es vienkārši, tā paļāvos uz to un izmainīju savu dzīves profesiju un darbu, un esmu pilna laika mācītājs. Cik gadus jau tu esi? Tas sākās studijas seminārā 89. gadā, un faktiski jau 89. gada beigās jau es sāku kalpot draudzēs, un 90. gadā es tiku ordinēts par mācītājiem. Slavu Dievam. Bet jūs zināt, šodien ir tāda tendence, ka Kristus ir miris pie krusta, arī lai mēs dzīvotu labklājībā, lai mūsu valsts būtu kristīga valsts. Un ko jūs par to domājat? Tas mans jautājums, tā būtība ir, vai mēs varam tādā veidā Kristus krustu un viņa to galveno mērķi tā vienkārši pārvērst, šodien man vajag labumu. Jā, materializēt. Man vajag, lai valsts būtu forša, lai es te labi justos. Lai man neviens nezākā kā kristieti, lai man neviens nepārmet, ka es esmu vecmodīgs, ka es esmu stagnāts, ka es esmu tāds šaura domāšana, ka es neesmu iekļaujošā domāšanā, kas šodien arvien populārāk ir domā plaši. Cik plaši? Cik vien ir iespējams? Pasaulē ir plašs skatījums. Jūs saprotiet? Un tad, ja mēs tādā aspektā skatāmies, tad vispār, kur tad ir robeža? Tad Kristus jau krusts. Ziniet, man pat ir grūti runāt šobrīd. Man pat ir grūti jums šo jautājumu uzdot. Man iekšēji pat ir pretestība to jautājumu šādā veidā pagriezt, bet es to daru, kāpēc, lai cilvēki to saprastu, lai klausītāji, lai skatītāji to saprastu. Ka tas nav tas, man vajag jaunu Mercedes, un tāpēc Kristus mir pie krusta. Piedodiet man, tas ir vispār kaut kāds perversijas uzskatu. Varbūt es kļūdos. Es viņu nevaru pieņemt. Jā, tas, ka tā ir cilvēka daba, ir dzīvot arvien labāk. Es atceros, kādreiz ar vienu vīru runāju,
Un viņš teica tā, kas tad mums vairs nekait, jā, mēs ienākam mājās, apsēžamies, paņemam pultis rokās, nospiežam vienu, nospiežam otru, vēl tik vajadzētu, lai tie ratiņi atbrauc ar ēdienu no leduskapja klāt, un tad jau vairāk neko. Ja tā ir tāda cilvēka vēlēšanās. Nabadzība, protams, ir lāsts, es uzskatu, trūkums un nabadzība. Dievs neatsūtīja Jēzu atnest nabadzību. Viņš atnāca, lai cilvēki dzīvotu, pārticībā mēs varam teikt, bet tādā pārticībā, kas ir rakstīta Dievu vārdā, lai tev pietiek pašam un paliek pāri labiem darbiem. Jā, jo bez Kristus tā ir tikai mantkārība. Ja tā ir cenšanās un vēlēšanās cilvēciski izmantot visus resursus savā labā. Jo te mēs nonākam pie tā, ja mēs uzskatām, ka pie krusta Kristus mira un arī, lai būtu labklājība, lai būtu vispārēji, tad pasakiet man, kurā punktā, ko Pāvils saka par krustu, ka citiem tā ir kā ģeķība, kā muļķība, mācība, jeb tas viss ir nepieņemami. Tad, klausieties, kā, kur burvi vieta, nāciet, viss te notiek, kur tad tā kļūst kā ģeķība? Tad tā viņa nav kā ģeķība. Tad mēs kaut ko nepareizi esam sapratuši. Es redzu tā, ka tur, kur Pāvils arī saka un raksta, jā, lai Kristus krusts nepaliek bez satura, kur mēs varam pazaudēt šo saturu un kur viņš vieniem kļūst par ģeķību un otriem viņš kļūst par glābšanu un pestīšanu, ir tas, ka šī krusta nāve un viņa augšām celšanās dāvā mums izmainītu dzīvi. Ja bez šīs izmainītās dzīves, bez patiesas atgriešanās, tā ir Dieva izmantošana tikai un vienīgi. Jā, mēs zinām, ka baznīcā mums ir šī daļa cilvēku, kas tur ir visu citu lietu dēļ, tikai ne Kristus dēļ. Jā, ir tādi, kas nāk, varbūt tur ir maizīti var dabūt. Es zinu, ka mums ir viena māsa draudzē, viņa vienmēr nāk ar 2 somām. Viena ir un pilns ar maizi. Viņa saka, būs tie, kuri gribēs ēst vienmēr. Un viņa dala. Protams, ka viņi tur vienmēr ir. Slavu Dievam. Jā, kuri grib. Jā, bet vienmēr vēsts skan par to, ka maizi tu apēdīsi. Mercedes tavs salūzīs, kā tu saki. Ja jaunais arī var salūst. Un kas tad tev paliek? Jā, un tad, kā Ījabam teica, jā, nolādi Dievu un mirsti. Un bieži vien mēs tur arī atrodamies. Tur atnāk vilšanās, tur atnāk tukšums, un tad rodās visādas publikācijas, un cilvēki uzskata sevi par garīgiem, un saka, ja Dievs ir jāmeklē kaut kur tur Himalaya kalnos. Jā, lūdzu. Es domāju, visu pasauli arī raksturo tie cilvēki, kas bija kopā ar Jēzu Golgātas kalnā. Tur bija tie 2 ļaundari. Un viens smējās, ja tu esi Mesija, izglāb pats sevi, un otrs teica, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un arī šis viens ļaundaris, kas tiešām bija ļauns darbs darījis, nevis tā kā Jēzus, viņš saprata savu grēku, savu ļaunumu Jēzus klātbūtnē, un otrs tāpat nesaprata. Viņš vēl smējās arī tajā pašā pēdējā brīdī, kad viņam bija dot šī iespēja izglābties. Viņš par to smējās. Un arī romiešu karavīri, kuri redzot, kā Jēzus nomira, kā viņš sacīja, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara par saviem krustā sitējiem un pārdarītājiem. Arī viņš nāk pie atziņas, patiešām tas bija svētais, tas bija Dieva dēls, tas bija kaut kas tāds. Tas nav parasts cilvēks, tā nenomirs parasts cilvēki. Viņš, kam nekāda varbūt sakara nebija ar reliģiju, to, kas Izrēlā bija tā laikā, viņš nāca pie šīs Dieva atziņas. Un tad mums, vienalga, kurā situācijā ir cilvēks, un jānāk pie šīs grēka atziņas. Vai tā pieminētā situācija, kur laulības pārkāpēji un tie cilvēki ar akmeņiem, Jēzus palaida to sievieti, tāpēc, ka visi zināja viņas grēku, un viņi bija apdraudēti, viņi bija šī grēka dēļ uz faktiski nāves robežu, visi varēja nomētāt ar akmeņiem, bet, kad Jēzus sacīja, kurš ir bez grēka, lai met pirmais akmeni, tad tie akmeņi izkrita no rokām,
Un tad mēs redzam, ka Jēzus uzrāda un spiež pamanīt noliektos grēkus. Vienalga, vai tā būtu mankārība, vai tā varas kāra, vai jebkur cita atkarība, uz ko cilvēki ir piesaistījušies pie kā. Bet, ja mēs atzīstam grēkus, mēs saprotam, ka mums vajag palīdzību, vajag glābšanu, vai arī kā pazudušais dēls, kurš nonāca līdz cūku līmenim, un varbūt tas ir labi, ka cilvēks nonāk līdz cūku līmenim, ka es iešu atpakaļ pie sava tēva. Es nožēlošu to, ko esmu darījis. Ko šodien, ja mēs ieliekam Kristus krusta nozīmē citu nozīmi, jeb saturu, ļoti bieži es to redzu, ka tas notiek. Un par nožēlu tas notiek arī draudzēs. Tiek pielikts vēl klāt kaut kas. Jūsprāt, tas viss ok? Ko tur var pielikt klāt? Kristus krusts un vēl, teiksim, jauns Mercedes. Tev ir Mercedes? Jauns tikai nav. Sačākstējis galīgi. Bet pie krusta viņi nevar pielikt. Vārds sakot, ja tā domāšana cilvēkam izmainās, tad viss ir kārtībā. Tu domā tad, kad viņš nāk un izsūda savus grēkus? Jā, un tad viņam vairāk nevajadzēs mersis, viņam nekas nevajadzēs, viņam vajadzēs, lai ar savu dzīvi kalpot Dievam. Un ja tā nav, lai viņš prasa to mersis, kā tur problēma? Man nekāda problēma. 1. Korintiešu 2.2 ir rakstīts: es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Šodien cilvēki, es tagad runāju par Dievu bērniem, šodien tā ir, jūsuprāt? Kad cilvēki grib zināt Jēzu Kristu krustā sistu? Kristu krustā sistu un citu neko. Pasaulē, protams, ka tā nav. Pasaulē tagad nāk tas laiks, kad gribēs tur zaķus meklēs, olas meklēs un vēl visu kaut ko meklēs, šūpolas. Draudzē ļoti bieži ir grib zināt daudz ko. Draudzē jau ir ienests olas, šūpolas. Zaķi, man liekas, arī jau ir ienākuši. Tā varētu būt, jā. Tā tas varētu būt. Un te ir tas Kristus saturs, ko tu lasi, kad Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Nevis kā viņš tur staigāja, vai viņš tur dejoja, vai viņš nedejoja, vai kā viņš tur uzvedās svētku laikā. Bet tas pats svarīgākais, ka viņš ir gājis pie krusta un ir izlaisis savas asins. Un elli viņu nevarēja paturēt, viņš cēlās augšā. Es domāju, cilvēki ir izslāpuši, patiesi izslāpuši pēc īsta evaņģēlija par to, ko Jēzus ir darījis. Un viņi augst dzirdēt šo vēsti. Ir daudz citas, varbūt interesantas lietas, bet tās tikpat labi mēs varam lasīt arī grāmatās vai kādās lekcijās citur. Bet baznīcām draudzē būtu jāskan pirmām kārtām šai vēstī par Jēzu. Un, protams, Jēzus arī raudāja par to, ka cilvēki neklausa, neiet pie viņa, nemeklē viņu, nav tā patiesā varbūt motivācija. Es domāju, viņš tagad viņam ir ļoti žēl un viņš raud, ja pa viņu šī vēsts netiek sludināta, ir viss kas cits interesants un saistošs. Un arī visvarenais Dievs nevar piespiest cilvēku mīlēt Jēzu. Un Dievs arī to negrib. Viņš grib, lai tas nāk no brīvas sirds, ka tu saproti, ka nekā labāka šai pasaulē par Jēzu nav. Viņš tev dod dzīvību, elpu un visu. Un ko vajadzēs, tu dabūsi. Par to nav ko uztraukties, bet ja tev nav Jēzus, tad tev nekā nav. Ja tev ir Jēzus, tad tev ir viss. Un tāpēc mums ir jādzird tā vēsts par Jēzu, par to, ka viņš mūs labā ir darījis, par viņu brīnišķīgo pestīšanas darbu šai īpaši jau klusajā nedēļā, kad arī mēs pieminam viņu ciešanas, domājam par šo pēdējo sadraudzības mīlestību un arī par
pēdējo viņa dzīves brīdi un arī augšām celšanos lieldienu rītā. Tās visas ir ļoti nozīmīgas dienas Jēzus dzīvē, ko mēs pieminam. Un ir, domāju, muļķīgi ir tā pārskriet pāri šai nedēļai, pat ja mēs nav laika, varbūt aiziet kādam uz baznīcu, ir labi atvērt evaņģēliju, izlasīt visus 4, teiksim, vienā dienā, pirmdienā ņemt no Marka, tad no Mateja, tad no Lūka, tad no Jāņa evaņģēlija, jo tas vārds mūs svētīs. Tas, ja mēs esam kaut ko par to aizmirsuši, palaiduši garām, tas vārds uzrunās. Dievs pats grib mūs uzrunāt. Ja mēs caur lūkšanu lasīsim to vārdu, šeit nākošajā nedēļā es ticu, kad daudzi var piedzīvot pestīšanas brīnumu. Jā. Brālis runāja, kad tur palasīt to un to, tāda evaņģēlija. Un varbūt kāds, kas ir bijis tur Lēdmanē, Trušu karalistē, un tur pa to mežu staigājis, mums visur mežā ir liela plakāta no Dieva vārda. Un mēs tur vīri esam to sapratuši, kad, ja tu iedod jauno derību, vai kas viņš varbūt pārnesīs mājā, uz plauktu noliks un pa lieldienām atvērs vai kādu, jeb noslaucīs putekļus. Un cilvēks ir ziņkārīgs, viņi tur iet un lasa, un kas tur ir rakstīts. Tur mežā ir vismaz kā 40 rakstvietas. Un tagad mēs taisām tur tās dabas takas, tās baskāja takas tur būs, un tur arī būs dievvārds. Cilvēks ies, dievvārds būs latviski, krieviski un angliski. Un mums nav svarīgi, vai tas cilvēks, kas to būs izlasījis, dievvārds tukšā nepaliek. Viņš savu darbu dara, agru vai vēl. Viņš aizies pie luterānu, baptisti, ja vasaras svētku draudz aizies, tas mums neinteresē. Mums interesē, ka mēs to vārdu sējam. Un paldies Dievam, tas notiek. Un arī pa tām zaķīšiem vai kā tur. Tā jau tur ir truši. Jā, bet interesanti bija pirms kādas nedēļas man zvan no televīzijas, kad lieldienās mēs gribētu aizbraukt pie jums zaķīt rādīt. Tad es pateicu, ka nē. Tā kā viņiem tas numurs arī cauri neiet. Viņi var rādīt citā reizē, bet nevis tād, kā cilvēki. Te ir tas, ko es jau pirms tam sacīju. Tad šaura domāšana. Viņiem jā, man nē. Nē, es par tevi runāju. Nē. Man Dievs ir devis ļoti plaši domāšanu, un es man žēl to cilvēku, kas nesaprot to labo vēstu, kas tiek mums dot. Te ir tas jautājums, un par ko arī es esmu daudzos raidījumos, man cilvēki pārmet par to. Kāpēc tu tā cepies par tiem zaķīšiem un oliņām un vispārēju? Ļauj! Tāda ir šī ola dzīvības simbols. Pagaid, man tas kungs dod dzīvību, ne tā ola. Zaķīts, es nevaru saprast, no kur brīža tas zaķīts tur ir pielīdis klāt, kas faktiski skolas neko nedēja. Bet labi, lai tas... Viņiem ticībā tā dēļ. Viņiem ticībā dēļ zaķis. Man tas ir... Kāpēc? Man iekšēji ir ļoti liela pretestība pret visām šīm te izdarībām. Ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka redz, kur mēs runājam par Kristus krusta nozīmi. Un faktiski šīs te dienas, nākošajā nedēļā, brīvdienas, valstisks, dots, visiem brīvs. Ko svinēt? Lieliem plakātiem pie viena lielveikala būs lieldienu izdarības. Pie cita veikala tur atkal lieldienu izdarības. Kādas? Kā vispār, man pat gribētos tā, ja es varbūt būtu prezidents, tad es aiztaisītu šitās te svinības ciet. Vai mēs aiztaisam ciet un nekādas tur brīvdienas, beidziet nodarboties ar pesteļošanu un ar visādām muļķībām. Jo ziniet, kur ir tā traģēdija, ka
vēsturiski ir iegājies, ka Latvijā ir ļoti daudzi bērnībā kristīti. Un viņi šodien nodarbojas ar šīm te pagāniskām lietām. Nedomādam par to. Viņi aizies arī uz baznīcu. Un tur iztaisīs barteru ar oliņām. Un atnāks mājās. Bet to dara dievbērni, to dara cilvēki, kuri ir novēlēti Dievam, jo kristībā, vienalga, luterāņi, piemēram, kristība bērns, novēl Dievam. Baptisti svētī, vasaras svētki arī, jeb evaņģēlists arī svētī. Ļoti svarīgi ir tomēr tas, ko Jēzus pavēlē, saka, iet kristīdam un mācīdami. Tas ir vecāku un krustacāku pienākums. Jā, labi, atstāsim to, bet paskaties realitātē, kas notiek. Realitātē šodien kristīga nācija nodarbojās ar pesteļošanu. Nodarbojās ar kristīgo playboy. Austiņas vien tikai lienārā. Un tas ir fakts. Un te ir tas moments, ka, mīļie draugi, ko mēs ieliekam šajā ļoti otra tāda situācija, jeb otra tāda žēlastības dāvana, jeb mēs varam saukt pērle, jeb mīlestības izpausme. Otra tāda nav un nebūs. Ne vēsturē nekad nav bijis, un otra tāda vairs arī nekad nebūs. Ko Dievs ir darījis caur krusta nāvi, caur šo notikumu, un ko mēs tajā ieliekam tad iekšā. Tas ir tas, par ko, es domāju, mums visiem ir jādomā. Un pat arī tie, kuri, labi, neliek to zaķīt un ir beiguši tur pinzelēt tās olas. Bet arī, ko tu ieliec iekšā? Piemēram, tu, Oskar, minēji klusā nedēļa. Ko tu ieliec tajā? Ko tu darīsi tajā klusā nedēļā? Kā tu piepildīsi tās klusās nedēļas laiku? Kāds būs tas saturs? Un atkal mēs te nevaram iedot viennozīmīgu dari tā, jeb nedari to, absolūti nē. Bet te ir, mēs nākam Dievu priekšā, un Dievs jau uzrādīs. Varbūt nedara to. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs uzrādīs, Dievu gars uzrādīs. Es, kur šajā nedēļā sāc darīt to. Sāc lasīt, sāc lūgt, sāc meklēt. Tas ir tas brīnišķīgākais. Un pāri visam, protams, mēs slavējam Dievu un pateicamies, ka krusts ir tukšs. Nav tur vairs. Jā, tur vairs nav. Tur vairs nav. Un man pat gribētos teikt tā, beigsim ražot suvenīrus ar to, kas nav patiesība. Jā. Krucifiks saucamos. Beidziet, taču štancēt. Tā vairs nav patiesība. Tā vairs nav. Krusts ir tukšs. Ir tā. Ir tā. Tad ko te mēs tur vēl darām? Viņš nav tur. Viņš arī nav kapā. Jā. Viņš ir debesīs pie tēva, labās rokas. Viņš nāks kā valdnieks. Viņš vairs nenāks ar krucifiksu rokā, redz, kur es te esmu. Nē, viņš nāks un rādīs savus caurdurtās rokas. Rēts. Jā, rēts viņš rādīs. Bet viņš nāks kā kungs un ķēniņš. Amen. Tas ir abrīnojami. Paldies, es jums gribu teikt par jūsu domām, jo tas ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam par to, ko tas kungs ir darījis. Un kā mēs to saprotam, jeb ko mēs ieliekam tajā saturā. Jā. Jo tas nav tikai vienkārši lieldienas, saulgrieži. Labi, tiem, kam patīk saulgrieži, sviniet saulgrieži. Nav problēmas. Bet vienīgi gan to es saku vienmēr. Dieva bērni. Vienalga. Ja jūs esat
kādos baznīcas ruļos ierakstīt no bērnības. Tad atcerieties to, ka jums nepienākās ņemt dalību pie šiem pagānu izdarībām. Nepienākās. Jā. Jo jūs esat atpirkti ar dārgām Kristus asinīm. Un tas ir šodienas evaņģēlijs. Šodien atkal no jauna mēs atgādinām to, mēs visi esam Dieva žēlstībā atpirkti ar dārgām Kristus asinīm. Un mēs esam, mīļie, nošķirti. Jā. Tas vairs nav, ka es varu dzīvot, kā es gribu. Tas vairs nav, ka es gribu ripināt, es gribu piedalīties tur un šur. Nē, tu esi nošķirts no tā, un līdz ar to tu esi dārgs. Jūs gribat, ka jūs esat dārgi kādam miljonāram? Kā mēs to vērtētu. Ka man miljardieris, miljonārs tur mums teikt daudz, bet teiksim miljardieris pasaulē, visbagātākais, kurš tur bija. Viņš teiks, tāli, tu man esi dārgs. Wow! Bet viņš teiks, zini, tāpēc, ka es tev sauc tā, tad nedar to, dar to, un turies tā, manās robežās noteiktajās. Un kā vēl turētos, jo tu katru dienu kaut ko mīļie, tas ir ļoti vienkāršots piemērs, to pat nevaram mēs izstāstīt. Dievs mūs ir dārgi atpircis, un viņš mūs sauc par saviem bērniem. Mēs esam aptpirkti ne ar sudrabu, ne ar zeltu, bet ar Jēzus dārgām asinīm. Jā. Kādu vērtību. Jā. Tieši tā, paldies, brāl, nekārdināsim Dievu, jo šeit arī ir cits, mēs tā sludinām par Dievu mīlestību. Bet atcerieties to, ka Dievs arī ir greizsirdības Dievs, viņš ir bardzības Dievs, viņš arī dusmīgs par to, ja viņa bērni, lasiet, kas notiek ar viņa bērniem, viņa dārgiem bērniem, neklaus viņam, redz, kur paņem tikai kaut ko un ieliek citu nozīmi jebkurā situācijā. Vienalga, vai tā ir dzimšana, vai tā ir krusta nāve, vai tā ir augšām celšanās, vai es runāju par Kristus dzimšanu. Ja mēs ieliekam citu nozīmi. Šodien ir tendence ielikt citu nozīmi. Tiešām. Paskatieties, kā tiek piebāsta nozīme laulība. Vienkārši absurds. Paskatieties, kā tiek izmainīts jēdziens, jeb nozīme vīrietis, sieviete, dzimums. Tas viss tiek grozīts līdz pamatiem. Kāpēc? Tas viss tiek darīts sātana ietekmē, lai nicinātu Dievu, lai nicinātu Dievu kārtību. Nedarīsim to. Pareizi, brāl, ko tu saki, bīsimies to kungu, jo mēs esam dārgi atpirkti. Lai brīnišķīgs šis vakars, paldies jums, brāļi, un cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un arī visā nākošajā nedēļā. Mēs tiksimies pēc lieldienām šajā raidījumā aktuāla diskusija. Nākošajā piekdienā nebūs šis raidījums, bet mēs esam kopā caur Jēzu Kristu un viņa garā. Lai Dievs jūs visbagātīgi svētī, priecāsimies, tas kungs ir mūs ar dārgām Kristus asinīm atpircis. Slavu Dievam par to. Uz tikšanos vēl pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!